Kiberdrošība attīstās, arī kiberuzbrucēji neguļ, atvaļinājumus neņem un darbojās mums pat nemanot. Līdz ar to izveidojām uzņēmumu ar fokusu palīdzēt industrijā un arī publiskajā sektorā aktualizēt kiberdrošības sfēru, kiberdrošības pārvaldību, kiberdrošības inženieriju, arī tehniski. Ja mēs runājam par aktuālajām tendencēm un arī kā likums to visu atbalsta šobrīd, tad NIS2 Eiropas regula, Nacionālais kiberdrošības likums no pagājušā gada, 1. septembra, mums ir stājies spēkā un jau šajā gadā līdz 1. oktobrim prasīja ļoti daudzām sfērām attiecīgi adaptēt savus procesus, pasargāt datus, uzlabot kiberdrošības atbildes, jeb reaģēšanas spējas pietiekami īsā periodā. Tā kā šeit mēs noteikti varam palīdzēt, nākam talkā. Un tas labākais, varbūt, kas atšķir mūs arī no citiem, ir, kad mēs varam to piedāvāt sākot no 0 eiro izmaksām, tātad ar de minimis atbalstu, 100% uzņēmumu principā samaksāja tikai pievienoto vērtības nodokli. Mēs varam strādāt sākot no darbinieku apmācībām līdz dažādu politiku ieviešanai uzņēmumā. Arī ISO 27001 standartu mēs pārzinām, paši esam sevi ieviesuši kā tādu kvalitātes zīmogu un palīdzam, konsultējam arī citus, sākot no startupiem līdz jau vidēja izmēra uzņēmumiem. Mēs ļoti iedziļināmies katra klienta problēmā. Teiksim tā, nav tāds liels frameworks, pēc kura mēs strādājam bezpersoniski. Katrs uzņēmums ir īpašs, individuāls, un tur mēs atrodam to tieši vajadzīgo pieejamību, lai arī klients saņemtu tieši to, par ko samaksā un kas ir nepieciešams. Tāpat arī mēs atšķiramies no klasiskajām IT kompānijām ar to, ka ne tikai klasiskais datortīkls un datu drošība ir mūsu kompetencē, bet mēs, protams, arī sastrādāties ar, piemēram, partneriem industriālajā automātikā. Dažādas drošas VPN tīklus varam uztaisīt, saziņu kanālus, industriālās automātikas protokolus saprotam un spējam, tā teikt, plašāk orientēties visā, kas var būt klientam nepieciešams.